4. D grupa, manuprāt, ir paraugu grupa mūsu skolā, jo zinu, ka skolotājai, audzinātājai ar šo grupu nekad nav bijis problēmu. Personīgi ļoti mazas pazīstu šo grupu, bet zinu, ka tā ir grupa, kas uzvarējusi nevienā skolas konkursā, vienmēr aktīvi piedalās visos pasākumos un ir disciplinētākā grupa mūsu skolā. Mēs darām trakas lietas, trakas būs sapmīgas. Mēs darām trakas lietas, trakas būs sapmīgas. Kam vajag rīt, jau var tagad, rīt, jau būs par vienu dienu mazāk, rīt, mūs varēs vakardiena vajāt, rīt. Ko tu redzi aizvērot acis? Brīnišķīga. Man bija liels prieks ar jums strādāt, grūti nebija, es ceru, ka jums ar mani arī. Un vienkārši es gribu jums pateikt, lai jums tālāk arī veicas. Varbūt tās zināšanas krievu valodā arī noderētu jūsu tālākajā dzīvē. Говорить выхода нет, но выход есть всегда в темноте. Летай со мной в темноте. Летай со мной в темноте. Летай со мной, выход ищи, там, где солнце виднеет. Par 4. D grupu es varētu pateikt, ka viņi man atmiņā ir palikuši kā vieni no uzcītīgākajiem skolēniem, kā arī ļoti draudzīgiem, ļoti pretimnākošiem. Starp citu, tā ir, kā saka, uz darbu vienmēr jāiet labā omā, bet, ja bija stunda pie šīs grupas, vienmēr gāju ar lielu prieku un gandarījumu pēc tam. Skolēni atšķirās no citiem, ka viņi nekad nebaidījās piedalīties konkursos, nekad netīca, ka kaut kas ir jāmācās vai varbūt nedaudz vairāk kā parasti. Tikai to pašu labāko. Protams, žēl, kā vienmēr ir ļoti žēl, kad aiziet no mūsu skolas tādi, tiešām jauki cilvēki, bet, dzīve ir dzīve, un es kā no savas puses gribētu novēlēt ikvienam, ko es mācīju, lai viņam viss izdodas, lai viss piepildās, lai tiešām šī izvēle ir pareiza. Dikti, jūs man pārsteidzāt ar tādu jautājumu, ko es jums pasaku. 4. D es noteikti atcerēšos, ka tādu ļoti pozitīvu, ļoti tādu draudzīgu un viennozīmīgi tādu ļoti labu kursu. Protams, bija mums visādi, bija jautrāk, bēdīgāk, un visādi mums bija arī eksāmena stress, mums bija kuram vairāk, kuram mazāk. Bet, es gribētu jums novēlēt viennozīmīgi saglabāt to savu pozitīvismu, saglabāt savu entuziasmu, un arī turpmāk būt tikpat foršiem, tikpat tādiem draudzīgiem, un iet pa dzīvi tā ļoti viegli, lai jums ir. Fiesta banding, baduli, fiesta breeding, baduli, fiesta pop. Yo soy tu gummy bear, yo soy tu gummy bear, osito gummy, 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 gummy bear. Yo soy tu gummy bear, yo soy tu gummy bear, osito gummy, gummy, dulce gummy, gummy bear. Vai dziesmu, ko? Labi, nākošais. Uzdot uzdevumu pārējiem jubilāriem. Sataisam 5 pietupienus par veselību. Davai, lai. 1, 2, 3, 4, 5. Vai kaut ko mūziku, vai kaut ko? Vai DJ. Jā. Jūs, Erika. 2, 3, Что я этого сам?
noskūpstīt visus klases puišus. Lec, tikai neapstājies, lai pozitīva enerģija pārņem vietu šo. Lec, nejot nepārstājiet, to brīdis un tu aizlido. Labdien! Nu, kā es varētu raksturot 4D grupu? Nu, noteikti tikai no labas puses. Tie vienmēr ir ļoti pozitīvi, tie vienmēr ir ļoti pieklājīgi bērni, vienmēr ir ļoti aktīvi, iesaistās gan skolās pasākumos vienmēr arī pilsētas un arī valsts mērogā pasākumos piedalās. Tad ļoti radoši. Laikam tas ir pirmais kurs, par kuru es tik daudz esmu dzirdējusi un audzinātājs, cik aktīvi bērni ir. Ļoti saliedēti, draudzīgi, vienmēr palīdz viens otram. Ļoti omulīgi. Pie šīs grupas vienmēr ļoti ar tādu labu sirds var ienākt uz stundām. Nu, laikam viss. Paldies par uzmanību. Vēl zaļāks ir mūsu skolas laiks, tā papa mute vaļā, un mammai pūcīgs vaigs, un mammai pūcīgs vaigs. Kad atnāks stipendija? Skola prom un basta, no skolas atpakaļ, tas karots augstu mastā, ir ļoti zaļš, ir ļoti zaļš. Cik zaļas lapas kokam, cik zaļi paši mēs, un nopietni pajokam, Kā es atceros jūsu grupu? Tas jau bija sen, liekas. Pirmais kurs, 2 priekšmeti. Nu, jūsu viens pamatpriekšmets, viesmīlība, mācīju, cik viesmīlīgiem, smaidīgiem jums jābūt. Tādas jūs visas esat droši vien, arī tagad. Un tikos šogad atkal pēc 2 gadiem. Un atkal viens ļoti patīkams priekšmets, kustība kultūra, kur atkal jūs parāda, cik jūs esat smukas un jaukas. Kāds man iespējas ir radies par jums kopš 1. kursa. Nu, uzņēma aprīkojumu gan negribētu atcerēties. Tur tās detaļas grozās, kustas un nevar saprast, uz kuru pusi un kā. Kopumā viss labi. Es domāju, ka jums arī labas atmiņas par skolu, tāpat kā mums visiem skolotājiem. Aktīvas, smukas, atsaucīgas, patīkamas meitenes. Bez puišiem. Steigās, viss labi, kas labi beidzas. Un ja jau beigas visiem ir vienādas, tad jau laikam dzīvē. Tad jau laikam dzīve izdodas, izdodas. Tad jau laikam dzīve izdodas, dzīve izdodas. Dzīve izdodas. Dzīve izdodas. Viss mierīgi un bez steigas. Vispirms apsveicu jūs ar šiem skaistiem svētkiem, kuri ir pirmais solis pirms izlaiduma. Gandrīz pirms 4 gadiem jūs uzsākāt mācības mūsu skolā kā liela grupa, un man ir patiesas prieks, ka līdz šodienai jūs esat tik kuplā skaitā nonākuši līdz 4. kursam. Tas nozīmē, ka par šo laiku jūs esat izveidojušies kā ļoti stipra, laba komanda, kura var darīt lielus darbus. Tas nozīmē, ka arī dzīvē jūs sasniegsiet ļoti daudz, jo jūs ejat uz mērķi ļoti apzināti un centīgi. Novēlu, lai jums visiem labi veicas eksāmenā un daudz laimes un prieka jaunajā gadā.